Sveicieni šajā burvīgajā sestdienas rītā. Un mēs dodamies uz trīnieku treniņu. Pulkstens ir 8, treniņš 9 sāks. Šodien mēs no mūsu bandas braucam ar Robertu. Tiksimies Tīnūžos mēs. Visticamāk, šodien tas būs pēdējais šīs sezonas mototreniņš trīniekos iespējams. Trasi jau var izmantot cauri gadu. Parasti es braucu uz tiem organizētajiem treniņiem. Tā jautrāk, vairāk cilvēku. Kad individuāli brauc, tad tie cilvēki nav tik daudz. Tad vienīti ir tā mazliet skumīgi braukt. Uzpildīsim 98. Čau! Saki, tikai nestē pildies, ja? Tā nestas karti ir man kaut kā tik par tētā. Ok. Viņš man nolūza, man somā viņš ir. Es domāju, ka viņš man atskrūvējās, viņš ik pa brīdim, kad šitā darbs atskrūvējās. Tā kā par Rīgu braucām, es tev vienā brīdī pie Luksuforta iebraucu rītīgi aiz muguru. Nu, es redzēju, ka mīģināja, kad es jau biju tur pie Salaspils, ja. Tad jau, kad tu... Es pa vēl piecēlos, es vispār pilnībā neko negatavojos. Es piecēlos, es tik bišķi nolaidu riepām gaisu un vairāk neko. Šodien ar tāds apmācies, zin, ka tev arī nav melnēs. Tāds vēsumiņš, jā. Saka, šitie jādabū nost, ja? Šodien. Šitie jādabū nost šodien. Laižam, jā. Caur ropažiem. Nu jā, Pa turien. caur ropažiem. Caur ropažiem. Kā jau visi bez pagriezieniem brauc. Un, protams, kas pēc stūras sieviete pa telefonu runāja. Iebraucam trīniekos, mašīnas ir, kreisajā pusē arī moči ir. Laicīgi, es skatos, ka visi ir ļoti laicīgi. Nu, ne tikai laicīgi, bet arī daudz skaitliski. Nu, laikam visi tā kā, zin kā, uz pēdējo. Parasti jau tā sezona tieši ar beidzās raugu uz pēdējām dienām. A few moments later. Šodien ļoti apmeklēt treniņš. Tā ka ļoti. Jābūt uzmanīgiem, šodien tik daudz braucēju. Jābūt nenormāli uzmanīgiem. Lai tevī kāds neieskrien un lai tu neieskrien kaut kur. Tā, kaut kas notika. Viens izgāja no trases ārā. Tā, interesanti, kā viņam sanāca tajā līgumā to izdarīt. Kontrole pārbaudīs, vai uz asfaltam
Bambalējam! Braucam, braucam, braucam! Droši, es to neko nedarīšu. Tā, labi. Kaut kāda saraustīta sesija šitā bija. Pat nesanāca kārtīgi iesildīties. A few moments later. Jācer, ka neviens nenoliksies. Ja būs pa daudz nolaidis, tev nāksies iet prasīt gaisu čaļiem. Bet tev katrā ziņā nav mazāk gaisa kā man. Tā kā vajadzētu būt ok. Es domāju, būs labi. Ja nebūs labi, tāpat būs labi. Tā, viņiem beidzas, mēs varam kustēties. Nu, šodien baigais bars. Ap 20 močiem, ja ne vairāk. Daudz redzu pirmo reizi. Otro sesiju nobeidzam. Diezgan ok, likās. Nu, kā bija tagad? A few moments later. Sāksim tūlīt trešo sesiju. Skatīsimies, vai mainīsim virzienu uz otru pusi vai ne.
Šitā bija interesanta sesija. Tādā bariņā īstenībā ir bīstama, protams, ka ir bīstama, bet ir interesantāk. Ir krietni interesantāk. Nav tukša trasa, bet tev jāmēģina ir, kā teikt, izvairīties. A few moments later. Aiziet pēdējā sesija šodien. I can tell we need to talk about things, so I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? Oh, that's crazy. That's crazy, because the last time that we talked about this, I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for. Because the only thing that I can't really describe right now is how angry I am about you not listening to what I said before. You're just not listening. You're projecting and you're not listening! You're not listening! No, you're not listening! Alright, what do you have to say? Bīstams momentiņš. Šī teica bija tāds bīstamais manevrs, bļa. A few moments later. Šodienas treniņu mēs nobeidzam. Un visticamāk arī šis ir pēdējais brauciens ar moto šogad augustā. Jāizbrauc kādu dienu uz Vecmilgrāvi, uz Ducati, pēc savu jaunā filtra. Biju pasūtījis jauno sporta filtru ar mazāk pretstību. Tagad ar Robi aizbrauksim līdz cirkulim. Viņam vajag uzpildīties, viņam vajag arī gaisu atpakaļ uzpildīt. Laikam nepatīk tik tukša riepas kā man. Un laikam kaut ko brokastīs vajag iest. Taking no